Pirms 39 gadiem, 1970. gada 22. janvārī, Rīgas dzemdību namā pasaulē nāca kāds spītīgs puika, kam jau ar pirmo sekundi šī pasaule šķita tāla no pilnības. Viņš brēca ilgi un uzstājīgi, kā rezultātā tika nosaukts par Aināru. Ainārs uzauga Ķengaragā. Viņš pats saka: Tā bija vienkārša vide. Cilvēki bija atklāti un tieši. Ja tu esi ko solījis, atbildi par vārdiem. Tā arī bija mana pirmā dzīves atziņa. Otrā atklāsme – sports. Cik vien es sevi atceros, es kaut kur skrēju, kaut ko cilāju vai ar kaut ko sacentos. Sportu es vienmēr esmu uztvēris ļoti nopietni. Nevis kā rotaļu, drīzāk kā mērķa sasniegšanu, caur sevis pārvarēšanu, caur sviedriem. Bez piepūles nav panākumu. Tā bija otrā mazā Aināra lielā atziņa, viņa skolotājs un rakstura veidotājs. Kaimiņi vēl šodien atceras, ka pēc Aināra varējuši pulksteni noregulēt. Tieši 7 viņš skrēja sprintu. Lietus vai sniegs, ziema vai vasara. Man bija daudz iespēju aiziet neceļos. Ar daļu no maniem draugiem tā arī notika. Es domāju, ka man izglāba sports. Ja treniņi ir 2 reizes dienā, 6 reizes nedēļā, tad neatliek laika muļķībām. Sports, spīds un sacensība veidoja mazā Aināra raksturu un attieksmi pret dzīvi. Es iemācījos pieņemt sakāves normāli kā dzīves sastāvdaļu. Tu taču nepaliec sliktāks, ja tev kaut kas neizdodas. Zaudējums ir tikai iespēja mācīties un nākamreiz darīt labāk. Visi ir kādreiz krituši ar seju dubļos. Tas ir lieliski. Tas nozīmē, ka tu esi dabūjis kādu labu dzīves atziņu. Kādā intervijā Ainārs savu pieredzi summē šādi: veiksme nozīmē tikai spēju piecelties par 1 reizi vairāk, nekā esi nokritis. Tomēr bez sacensības Aināram piemita vēl viena svarīga rakstura īpašība – vēlme izmainīt pasauli. Es vienkārši gribu atstāt šo pasauli mazliet labākā stāvoklī, nekā esmu saņēmis to mantojumā no saviem vecākiem. Atjaunotās Latvijas sākumā Ainārs Ziemeļvalstu biroja programmas ietvaros nonāca Norvēģijā. Programmas mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar skandināvu kultūru, valodu, vērtībām. Aināram ar to bija par maz. Apguvis norvēģu un angļu valodu, Ainārs tās redzēja kā instrumentu lielāku plānu īstenošanai. Ainārs sameklēja miljarderi Franku Vārneru un piedāvāja viņam iespēju uzsākt biznesu Latvijā. Bija vajadzīga liela uzdrīkstēšanās un ticība saviem spēkiem. Es biju 25-gadīgs puika, Franks, miljardieris un skandināvu biznesa ikona. Ārprāts, es to saucu par paņemšanu uz izbrīnu. Tas mums Latvijā dažkārt pietrūkst. Mēs nobīstamies jau pirms cīņas. Īsi pēc tikšanās ar Franku Vārneru Šlesers uz Latviju atveda Dresmanu. Mēs atvērām pirmo Dresmanu pretī operai. Rinda bija apkārt visam kvartālam. Norvēģi bija šokā. Viņi nekad neko tādu vēl nebija redzējuši. Vēlāk nāca Rimī, Dole, Narvesen, Reval hotels, Alfa, Origo, Galerija centrs, Saules akmens un citi Aināra projekti, kas šodien dod darbu daudziem tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, bet valstī 100 miljonus nodokļos. Jau kā politiķis Šlesers uz Rīgu atveda Ryanair un Tallink. Rīgas lidostu no teju bankrotējušu uzņēmuma pārvērta par Ziemeļeiropas veiksmes stāstu. Šlesera kā satiksmes ministra laikā alga Latvijas dzelzceļā pieauga no 250 līdz 800 latiem. Šķiet, viss, kam pieskaras Šlesers, kļūst par veiksmes stāstu. Vai tā ir sagadīšanās? Ziniet, es neesmu labākais visās jomās. Es ķeros tikai pie tiem darbiem, par kuriem zinu, būšu vislabākais. No manis noteikti nesanāktu izcils operas direktors vai filozofs. Tagad viņam ir 39, un viņa vienīgais hobijs joprojām ir darbs. Es zinu, un tāpēc es lūdzu piedošanu savai ģimenei, Inesē, mūsu dēliem, ka ikdienā esmu tik maz ar viņiem kopā. Bet es esmu arī pārliecināts, ka reiz pienāks laiks, kad viņi man teiks: tēti, paldies, pietiek atpūsties, ej lūdzu atpakaļ politikā. Šlesers nav līdzīgs mūsdienu privatizācijas miljonāriem. Viņš visu ir sasniedzis pats. Viņa neapmierinātība ar šo pasauli ir vadījusi viņu cauri dzīvei, panākumiem, kritumiem, veiksmēm un neveiksmēm, slavai un kritikai. Bet tālaž ar Aināru ir bijusi viņa vīzija. Vīzija par to, ka cilvēks var ietekmēt pasauli uz labu. Vīzija par labāku Latviju. Vīzija par labāku Rīgu. Nav nesasniedzamu mērķu.
Nav neizpildāmu uzdevumu. Mēs esam labi tik, cik labi gribam būt.